tāds klusums, kuram pāri stāvēt viena sena tautas dziesma drīkst. Tāds klusums, kāda tikai nāvei, varbūt pat tai nav vajadzīgs. No dziesmām atbrīvoti zari, no viļņu skaļās mutes ciet, un basām kājām pavasars pār ūdeņiem, kā Kristus iet. Tāds visaptvarošs klusums ir te, lai atjēgtos no dzīves pirts, jo tādā klusumā var dzirdēt, vai tev vēl palikusi sirds. Un tajā klusumā man stāvēt, lai mūžu pāri galvai krīt. Tāds klusums, kur tikai nāve vēl klusāk pakavēt. Mīļie, dārgie klātesošie, kā katru gadu 14. jūnijā mūsu tauta atcerās ārkārtīgi būtisku un svarīgu notikumu mūsu tautas dzīvē. Tūkstoši zaudēja savas dzīvības ne par ko. Tika izvesti, nomocīti, brutāli noslepkavoti, lai tikai nevarētu pateikt jā savai tēvijai. Šodien daudzās kapsētās pie krustiem, piemiņas vietās pulcējās ļaužu simti, lai pieminētu šos notikumus, lai šo mantojumu neatstātu neziņā, bet nodot arvien tālāk un tālāk nākošajām paudzēm, lai tiešām saprastu, uz kādas zemes mēs šeit stāvam. Ieklausīsimies svēto rakstu lasījumā. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis. Tanī laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: ir pienākusi stunda, kad cilvēka dēls tiks pagodināts. Patiesi, patiesi es jums saku, ja kviešu grauds iekritis zemē nenomirst, tas paliek viens, bet ja nomirst, tas nes daudz augļu. Kas mīl savu dzīvību, tas to pazaudēs, bet kas ienīst savu dzīvību šajā pasaulē, tas to saglabās mūžīgai dzīvei. Kas grib man kalpot, lai man seko, kur esmu es, tur būs arī mans kalps. Kas būs man kalpojis, to pagodinās arī mans tēvs. Tagad mana dvēsele ir satraukta, un ko lai es saku? Tēvs, izglāb mani no šīs stundas. Bet es taču šīs stundas dēļ atnācu. Tēvs, pagodini savu vārdu. Tad atskanēja balss no debesīm: es esmu pagodinājis un vēl pagodināšu. Tie ir Kristus vārdi. Slāva Kristum. Daudzi apgalvo, ka tieši zinātne ir daudz kur vainīga, ka ir piedalījusies jaunu, nāvi nesošu ieroču izgudrošanā, un tagad visā pasaulē iet bojā tūkstoši cilvēku. Bet tomēr mums ir jāuzsver, ka zinātne ir nesusi ārkārtīgi daudz un lielu labumu. Zinātne ir tiešām mums palīdzējusi samazināt cilvēkiem ciešanas un pagarināt arī cilvēka mūžu. Savukārt citas nozares ir tik tālu attīstījušās, ka ir pacēlušas ikviena cilvēka dzīves veidu. Bet taču vai tāpēc cilvēks ir kļuvis daudz labāks? Mēs zinām, ka vienalga cilvēks ir palicis aizvien tomēr egoistiskāks, nežēlīgāks, izklaidīgāks. Varētu teikt, ka šo domu ir ļoti tēlaini pateicis kāds slavens rakstnieks Viktors Hugo. Viņš teica tā: ikreiz, kad jūs ceļat kādu jaunu cietumu, jūs kādu veco slēdzat ciet. Bet tomēr pēc viņa dzīves Francijā, rakstnieka dzimtenē, ļoti pieauga izglītības līmenis, gandrīz izzuda analfabētisms, tomēr nekas netika dzirdēts, ka tiktu slēgts kāds cietums, drīzāk nemitīgi tiek uzbūvēts kāds jauns. Varētu teikt, lai tiešām zinātne un cilvēciskā gudrība iet roku rokā, te ir jābūt
kopā arī ar dievišķo gudrību, ko mums māca evaņģēlijs. Mums ir vajadzīga tāda gudrība, ko mums māca Dievs. Svētais Jānis Marija Vianney sacīja, ka mūsu sirdsapziņa patiesībā ar grūtībām atšķir ļauno no labā. To mēs zinām no mūsu vēstures. Cilvēks ir gatavs otru pazemot un noslepkavot un nejust nekādu sirdsapziņas pārmetumu. Tā arī mūsu tauta ir cietusi tik daudz no otra rokas. Mēs šodien arī šajā pasākumā, pieminot un atcerot, varam apzināti arī teikt. Ir kādi, kas izcieta ļoti daudz, un ir kādi, kas varbūt nemaz. Tiem cilvēkiem, kas atdeva šīs dzīvības izvestajiem, deportētajiem, viņiem tas bija dzīves svētceļojums. Viņiem daudziem dzīve aprāvās varbūt pat jaunības gados. Varētu teikt, bija iespēja vēl dzīvot un dzīvot, bija izkalti savi plāni, nodomi, ieceres, kā šodien saka, karjeras kāpnes jau bija paredzētas, bet tomēr šī dzīve aprāvās. Viņi, varētu teikt, pēc svētajiem rakstiem tika pārbaudīti, kā zelts tiek pārbaudīts kausējamā krāsnī, lai tas būtu tīrs. Arī šodien, lai mūsu dzimtene un tēvie būtu brīva un tīra, viņi bija tie, kas izgāja šo ciešanu asaru ieleju. Mums Latvijas zemē varētu teikt, ik viena taciņa, ik viens lauks un ik viens mešs ir slacīts ar asinīm. Pilna zeme ir ar kauliem tiem, kuri ir atstājuši šo dzīvi, upurējoties par mums un priekš mums. Viņi atstāja savas dzīvības, kā mēs dzirdējām svētajos rakstos, uzupurēja. Viņi zaudēja savu dzīvību, lai daudzkārtīgi iedotu dzīvību mums, ikvienam. Mūsu aicinājums, kas šodien ir atstāts, pateicoties viņiem, nekad neaizmirst šo datumu. Vienmēr būt vienotiem šajā brīdī, lai cik mēs daudz esam vai maz, bet pulcēsimies uz šo pasākumu ik katru gadu, lai pieminētu un atcerētos un aizlūgtu par mūžībā kritušajiem mūsu tautas brāļiem.
vasara dzeltenā trīkumā, tu pārvērties dzeltenā sīkumā, tu aizplūsti mūžības līkumā uz laiku tik tālu, tik garu kā vilciena laiku. Šis laiks būs smaržīgs, smacīgs un rūgts, no liepas, no dābola savāks un plūgts. Vēl 1000 reiz acīm aizmigt un celties, vēl 1000 reiz sirdī pa gulšņiem velties. Vēl 1000 tu aizej. Tu aizej, lai vasaras dzelpēnā bālumā, lai 1000 jūdžu tālumā, balss pārvēršas skanīgā kalumā uz laiku. Uz laiku, uz 1000 vakariem un 1000 dienām. Caur dzelžu vārtiem, caur ēšķu sienām, nes mūsu cerību tīru un slaiku.